Varbūt, lai noņemtu spriedzi, es domāju, pirms mēs turpinām sarunu, es tev piedāvātu vienu spēli. Uzreiz, jo labi. es šeit esmu aicināts par rotaļnieku. Ja? Es drīkstu spēlēt tās spēles, kuras man klienti neļauj spēlēt pasākumos. Un tad... Es tev uztraukties, es zinu, ko tu izspēlē parasti pasākumos. Tas tev nepatīk? Patīk, bet man patīk skatīties, jo parasti, kad mēs satiekamies ar Valdi, vai es dziedu, vai mēs vadām kopā. Jā. Tad tā ir gadījies. Šoreiz es būšu pirmo reizi. Marija, spēles būtība ļoti vienkārša. Reizēm, iespējams, arī tev ir tādi gadījumi, ka tu atbild uz telefonu zvanu, un tur otrā galā kāds saka kaut ko tādu, kam tu absolūti neesi gatava. Un man šeit uz šīm lapiņām arī ir sarakstītas tādas lietas, un mēs varētu iztēloties, ka es tev zvanu, un mēs gribam dzirdēt, kāda ir tava atbilde vai tava reakcija uz konkrēto jautājumu vai konkrēto situāciju. Gatava? Varam pamēģināt. Mums tikai vajadzētu kaut kādu telefonu klausuli. Lūk, es izdomāju. Lūk, šī būs tava telefona klausula. Oi, lieli. Jā. Ja? Alo. Sveicināt, Marija. Tev zvana no STV televīzijas šova Starp mums runājot, Valdis. Un es gribētu aicināt tev atnākt parunāt par sevi, par sievietēm, par izvēlēm un dzīvi. Ko tu atbildi? Ļoti patīkami, Valdi, vai jūs neesat gadījumā tas Valdis no Skonto? Radio. Jā, labi. Ar prieku, noteikti es ar prieku nākšu pie jums. Tikai manas dēļ. Protams. Paldies, Marija. Paldies. Labs sākums. Nākamais zvans. Halo. Tagad tev zvana tava labākā draudzene, kas iedzērus tā pavērāk vīnu un atkal stāsta visu no gala par savām nelaimīgajām attiecībām, un tu klausies apmēram 20 minūtes, un tad, kad tavs pacietības mērs ir pilns, ko tu saki? Jā, ļoti bija prieks tevi dzirdēt. Sazinamies rītdien. Un tā tu arī saki, un sazinamies rītdien, un atkal 20 minūtes klausies. Nu, protams. Tāpēc tā ir labākā draudzene. Nē, nu parasti man labāks draudzenes man nebija tādas situācijas, ja godīgi. Jo viņas nedzer. Bet, nē, ja viņi dzer, tad mēs to darām kopā. Bet laikam nebija man tādas situācijas. Vai tu pat esi kādam sūdzējusi no bēdas ilgi un dikti pa telefonu? Droši vien, ka jā, jo it īpaši no Parīzes, kad tas draudzenes ir tālu. Bet, ja viņi ir iedzerusi, tad tur nav par ko runāt. Es domāju, vienkārši nav nekāds jēgas. Labi, paldies. Nākamais zvans. Halo. Zvana klases vai bērnu dārza audzinātāji un saka, ka tavs dēls nepiedienīgi uzvedas. Ko tu atbildi? Nekādīgi nevar jums palīdzēt, bet varbūt parunāsimies par to vēlāk. Kā vēlāk? Viņš tieši tagad nepiedienīgi uzvedas. Mums kaut kas jādara lietas labā. Ko es varu darīt tagad? Es varu atbraukt? Jā, varu izsaukt policiju? Labāk atbrauciet. Nu, tad labi, tad braukšu. Būšu pēc pusstundas. Paldies! Tagad zvan vīrs un saka, aizkavēsies nereāli labā tusiņā un būs atpakaļ tikai pēc nedēļas. Tu esi nikna. Es esmu nikna. Nu, vai tad ne? Es saku, pēc nedēļas? Bet droši pēc nedēļas, jā? Tagad ātrāk nebrauc. Sarunāts? Viss, tā buča. Var jūs, ka tu esi reāli nikna. Aplausi. Labi. Nu un noslēgumā zvans. Čau, mamu. Es nevaru aizmigt. Var lūdzu nodziedāt Ajā, Žožo, Lāču bērni, bet franču valodā. Une chanson douce que me chante ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Viņš jau guļ. Paldies tev! Paldies!